pašam mājās iemācīties rokas pozīciju. Un tā vienkārši saprotami, lai viņš to varētu pats vairākas reizes atkārtot. Atrodi mājās kaut kādus bumbuļus vai pūkveidīgie, kas ir tādi kā bumbiņas. Bet lai viņas ir mīkstas, lai bērns saprot, ka rokai ir jābūt atbrīvotai un mīkstai, kad tu spēlē. Roka nevar šeit būt sakrampēta, viņai jābūt brīvai. Un brīva roka, ja mīksta roka, tāda kā pūka. Trenējies un spēlē visas notas pa visu klaviatūru. Tā bērns iemācās nošu nosaukumus, notis, kur viņas atrodas klavierēs, un saprot to attālumu, cik patiesībā lielas ir klavieres un cik daudz notis do mums, piemēram, atkārtojas. Piemēram, skaties. Sākumā ļoti labi, ja bērns trenējās ar šo pirkstu, jo tas ir galvenais balsta pirksts, kas balsta visu roku. Pēc tam jau bērns var eksperimentēt ar visiem pārējiem pirkstiem, saglabājot to pašu rokas mīksto pozīciju, ar otro pirkstu, piemēram, notiek mī. Un tad vēl var teikt līdz mī. Ar pirmo pirkstu īkšķi. Re. Piemēram, tā notiek ar ceturto pirkstu. Si ar piekto pirkstu. Piektais pirksts ir visgrūtākais pirksts. Tur vajadzētu ļoti lēnām un uzmanīgi, jo ļoti grūti ir saglabāt tieši to pozīciju, jo man pat spēlējot ir tā, ka tā bumba liekas, ka krīt ārā, nevar viņu īsti noturēt rokās. Ideālā variantā, ja tā bumba ir tāda izmēra, kāda bērnam ir šī te rokas daļa apakšā, ja? Man, piemēram, šī bumbiņa ir pa mazu, man labāk ir šī nedaudz lielāka, pat vēl lielāka prasās, lai man ērti viņa turētos jau tajā plaukstas pozīcijā jau. Viņa turās, un tad es spēlēju un mēģinu sajust un atcerēties to sajūtu pozīcijas rokas. Tā tu trenējies katru dienu. Un tad jau pēc dažām stundām vai nodarbībām tev būs skaidra tā rokas pozīcija, un tev tas sanāks pats no sevis, un tev šī pozīcija jau būs, un toreiz bez šīs bumbiņas jau spēlēt to rokas pozīciju pareizo, ar kādu tev ir jāspēlē.